Man visvairāk patikās dizains un tehnoloģijas un zīmēšanas stunda. Man mīļākais priekšmets bija vēsture. Sports. Nu, man laikam arī bija sports. Sports un mūzika. Meitiņ, tev būs pirmā pieredze. Skolā vēl negāju. Dizains un tehnoloģija, jo man patīk kaut ko darīt ar rokām. Man šausmīgi patika fizika. Dabazinības, latviešu valoda un vizuālā māksla. Jo man ļoti patīk zīmēt un ir radoši darbiņi dabazinībās par visādu dabu. Droši vien, ka mūzika, jo man viņa padodas un es eju arī mūzikas skolā. Ķīmija. Viņa ir visvienkāršākais no priekšmetiem. Ar sirsniņām acīs. Man arī. Nopietns. Māma ir excited. Es gaidu šo mirkli. Gaidi skolu? Šitā ir. Vai šitas te? Tā ir tā. Tas smaidiņš, kuram tā cepurīt un kurš pūš. Man ir, kurš smaida un ir sirsniņas acīs. Šoks. Svinības, kas ir, es nezinu, kā viņš saucās. Telefona. Vai tu tev vajag telefonu, lai tu mācītos? Dažreiz. Kad es pati mācījos, tad neviena ierīce nebija nepieciešama. Telefons. Dators. Nē, mums nebija ierīces, jā. Mēs kaut kā izdzīvojam bez. Bez datora, jo tur es mācos visvairāk. Darīt šis mājas darbs manā vietā. Un arī. Robots, kas izskatās pēc kaķa. Jā. Robots, kurš tā kā vienkārši pilda manas mājas darbus. Kurš es arī tādu gribētu? Domas tekstā salikt. Laikam tāpat. Es vienkārši visiem likt iet mājās vai arī sportot. Traki. Tad es neko nesaprastu, jo skolotāji vienmēr pastāsta tā kā konkrēti. Haus būtu pilnīgs. Klusums klasē.